Dāmas un kungi, zeltenes un dzinteriņi, ir 11. novembris, nu ne tagad, bet tagad, kad mēs filmējam šo video. Vēsturisks datums Latvijai, tieši tādēļ esam devušies Rīgas ielās, lai nofilmētu to, ko esat vaicājuši mums vairākas reizes. Rīga par Latviju. Kādā krāsā ir Latvijas valsts karogs? Sarkanbalts sarkans. Sarkanbalts sarkans. Sarkanbalts sarkans. Cik Latvijā ir bijuši prezidenti? Tā, tūlītās. Čakste, Vīķa, kaut kādi 5? 10. Не, 6. Я не помню тоже. Ой, jāpaskait, nu. 9. 11. Būs, zinu. 8. Jā, kas ir pirmais Latvijas valsts prezidents? Čaks nebija. Nebija gadu. Kārlis Ulmans. Kārlis Nē. Baumans? По-моему, Чакста. Да, правильно. Cik atmodas ir bijušas Latvijas valsts vēsturē? Man nav nejausmas. Nu, tu zini. Atmodas? Jā, tu zināsi. Galvā kaut kur ir grūti atminēties. Mums ir nedaudz laiciņš. Es nezinu, kas ir atmodas. Nezinu. Nevajag man prasīt, es nezinu. 2 vai 3. 2 vai 3? Tās vēstures skolotāji. 4. 2. 3. Nav nejausmas. Pamēģinām. Nedaudz zem 10. Varbūt 8. Kas ir Latvijas himnas mūzikas un teksta autori? Krišjāns Barons. Blaumaņu Kārlis. Baumaņu Kārlis. Aizdevis. Vai ne? Jā, un? Rudolf Baumans. Kārlis Zāle. Nezinu. Kārlis Baumans. Kas ir brīvības pieminekļu projekta autors? Zēle. Kas? Zēle. Zālītis. Mēs stāvam pie viņa un tēvzmējam brīvībai. Я не знаю. Jā, Kārlis Zāle, pilnīgi pareizi. Es nezinu. Galvā spainis. Nezinu. Rīmē kopā ar Jānis. Es nezinu. Nis. Jā, pilnīgi pareizi. Es tā arī domāju. Tā arī domāju? Jā. Un tā arī ir. Kurā laika posmā Latvijā ienāca krustneši? Kas bija krustneši? Livonijas. Es vēsturi slikti zinu, mēs esam pozoriši pret sevi. 1000. Tu atceries? 7. gadsimts kaut ko varbūt. Tuvu. 6. 1000. 500. Jā. Oi, viduslaikos diez vai. Kaut ko jaunākos laikos. 1000. 800. Jā. Ar kāpēc? Sākums vai beigas 1800? Gan jau, ka tuvāk beigām. 1914. Jā, pilnīgi pareizi. Desmitniekā. Tā ir kā vēstures grāmata būtu izlasījis pirms tam. Kas ir dzimbūšana? Kas tāds bija? Mums te bija Latvijā tāda. Oi. Tā ir pakļaušana, man liekas, kaut apspiešana tautas. Es zinu. Es neatceros. Kad zemnieki bija piesaistīti attiecīgās muižas īpašumā. Kuro reizi šogad notika dziesmu svētki? 21. Dziesmu svētki notika. Nē. Kaut kā 60 pāri, es nemaldos. Jā, ļoti karsts. Man vai 100 diez vai bija. Nē. Tas te nebija. Pēc Latvijas valsts kalendāra, pēc precīzā Latvijas valsts kalendāra, kāds šodien ir datums? 11. novembris. Vēl padomājam. 10. Pēc Latvijas valsts kalendāra šodien ir 11. Padomājam vēl. 11. novembris. No. Langsām. Jā, paštuko. Tas ir pēc Latvijas kalendāra. Kāds datums? 18. diez vai. Bišķi tuvu ir. Ļoti tuvu. Ļoti tuvu. 10. 20. uz augšu. Nē, uz leju. Tāda minam, ka ir 17. Kurš? 17. Jā, pilnīgi pareizi. 17. datums. Блин, я не знаю, какое сегодня число. 11, no? 11. Jā, pareizi.
Tāda bija Rīga par Latviju epizode. Epizode noslēgusies un noslēdzas arī ar kādu paziņojumu. Reiz es kādā gadā 2011. sāku pirmā vieta TV, jo, manuprāt, Latvijas YouTube'am bija nepieciešams vēl vairāks tāds interesants foršs humors. Tad man pievienojās vairāk domu biedri, un mēs sākām ar vien vairāk darboties. Nav tā, ka esmu viens pats šī kanālā, tas ir ļoti maldinoši, es tikai uzdodu jautājumus un vēl pāris lietas daru. Un tā bāze ir apaugusi tik ļoti, ka ar vien vairāk cilvēki prasa no manis tādu baigi lielo atbildību, Ralf, jābūt tur, bet es nevaru, jo kā jau mēs visi zinām, man primārā lieta ir mūzika, esmu mūziķis. Tādēļ es nonācu pie lēmuma, ka es nododu tālāk stafeti. Es vairs īsti nebūšu regulārs Rīga par vadītājs. Es nododu stafeti Robertam, jo Roberts, manuprāt, ir cilvēks ar asu, interesantu humoru. Un, manuprāt, viņš pacels Rīga par pavisam jaunos, lielos augstumos. Tādēļ stafeti tiek nodot Robertam. Es nekur nepazūdu. Pirmā vietā es aizkadrā vēl darbošos. Bet es ļoti ceru, ka tev patiks šīs jaunās pārmaiņas un ka viss izdosies. Respekt, turās un turpin skatīties. Atā. Yo, sup, my man, woo! Spiedz subscribe un kļūst par subscribistu. Un nosties mūsu vecos video, kā arī atrasts internetā pēdējo video. Yo, my man.